Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaitēm. Šodien runāju es, Eva Valtere, Jelgavas novada jauniešu domas priekšsēdētāja, un ar maniem kopā ir Jelgavas no domas priekšsēdētājs Ingūns Zālīts. prieks iepazīties. Apusēji. Ja šīs 100 dienas būtu filma vai grāmata, kāds būtu tās nosaukums? Grāmatas nosaukums. Es viņu varētu definēt kā savu veidu piedzīvojumu. Kā upe. Grāmata upe, jā. Ok, varbūt jums jāsraksta savu grāmatu upe. Iespējams, ka jā. 4 gadi paies, tad mēs varam izdarīt. Jā. Paldies par teikumu. Pirms ejam pie tādiem kārtīgākiem darbiem, pastāstiet mazliet par sevi. Es varu uz tu vai uz jūs? Varat uz tu. Ok. Droši, jā. Kas tu esi kā cilvēks ārpus politikas? Ārpus politikas esmu ģimenes cilvēks. Man 3 bērni, par kuriem es rūpējos, esmu precējies. Un, jā, parasts cilvēks, kuram interesē daudz dažādas lietas, kaut kādā veidā konkrētība, lai varētu virzīties tālāk arī uz priekšu, arī dzīvē, ne tikai politikā un darbā. Jā, vienkārši parasts cilvēks, kuram rūp tā vieta, no kurienes es nāku un kura šobrīd arī dzīvoju. Un kāda ir jūsu ikdiena ārpus domas, ar ko jūs nodarbojaties, vai kas jūs interesē, kad jūs neesat deputāts? Man interesē pavadīt laiku ar maniem bērniem, bet tīri pašam priekš sevis. Tās ir visas sportiskās aktivitātes, ar ko es nodarbojos. Jā, man pēc pagājušā gada traumas mazliet ir ierobežotas šīs sportiskās aktivitātes, bet tāpatās es eju uz sporta zāli, uz fitnesa zāli. Pēc vasaras periodā mazliet bija izlaides, vairāk nodarbojos tā kā velosipēda braukšanu un peldēšanu, bet tētis atsācis iet jau uz fitnesa zāli un uzturēt sevi labā formā, lai arī, kā teikt, ne tikai fiziski labā formā, bet lai arī garīgi un mentāli labi justos. Super. Ko jūs esat studējis vai apguvis līdz šim? Kā šīs zināšanas palīdz darbā pašvaldībā? Jā, vispār esmu pēc izglītības jurists. Esmu beidzis Sesovas pamatskolu, pēc tam Bauskas vidusskolu. Tad jau esoši viņa kā ģimnāzija ir, pēc tam devos Latvijas Policijas akadēmiju. 1. līmeni ieguvu, pēc tam paralēli strādāju, mācījos jau 2. līmenī Policijas akadēmiju aizvēra, slēdza ciet, un mūsu pārnes Latvijas universitāti ieguvu 2. līmeņa augstāko profesionālo jurists Latvijas universitātē. Un tad pirms Covid izdomāju, kad vajag kaut kādu, kā teikt, dzīvē piedzīvojumu, iestājos Rīgas Stradiņu universitātē, kur arī ieguvu maģistra grādu jurisprudencē. Un kā jūs no kaut kā tāda nonācāt līdz domai, vai tas jums bija kaut kāds jau plānots mērķis, ko jūs gājāt, vai kā jūs izdomājāt kandidēt? Nē, tas man nebija plānots mērķis. Es savu dzīvi saistīju ar iekšlietu ministriju, ar dienestu. Līdz 2017. gadam es atrados iekšlietu ministrijas dienestā, bet tad ap 30 gadiem izdomāju, ka dzīvē kaut kas ir jāpamaina, un diezgan strauji, krasi mainīju savu novirzienu. Un tad, jā, atnācu uz pašvaldību, pieteicos konkursā, izgāju tam visam cauri. Un tad šeit šodien esmu kā domas priekšsēdētājs. Tā kā ambīcijas ir gana lielas, bet šī ambīcija, jā, viņa, kā teikt, šis mērķis ir sasniegts, un man teikt svarīgi iedzīvotājiem pierādīt ar darbiem, uz ko es esmu spējīgs, un kā mēs nākamos 4 gadus arī dzīvosim Jelgavas novadā. Vai arī pirms tam jūs bijāt iesaistījies kaut kādās sabiedriskajās aktivitātēs, vai varbūt brīvprātīgo darbu veids, vai tas jums viss bija kaut kas jauns? Īstenībā, jā, tas vispār, sākt strādāt pašvaldībā, Kelijas pagasta pārvaldes vadītājam, tas man bija tāds jauns izaicinājums. Manuprāt, es gan labi arī tiku galā, iemācījos vadības procesu un visu pārējo, kā teikt, labākā man pirms tam arī, kā teikt, tas viss padevās. Un
Jā, nu šī politika un šīs man ir pirmās pašvaldību vēlēšanas, kurās es kandidēju. Jā, paldies iedzīvotājiem par šiem rezultātiem, par to, kad atbalstīja mani. Negāja viegli šis pirmsvēlēšanu laiks, gāja gana traki, bet es to visu izturēju. Un, kā es vienmēr saku, paldies maniem oponentiem, kas mani ir kaut kādā veidā varbūt situši, no kā es esmu mācījies un kļuvis arvien stiprāks, jaudīgāks arī kā politiķis. No tā visa tikai ir ieguvumi. Es vienmēr skatos pozitīvus priekšu. Jūs jau par to tikko ieminējāties. Kā jūs vispār jūtaties, kā ienākot domē? Vai jūs labi pieņēma? Vai... Jā, man tas pozitīvais ir tas, ka es arī pirms tam strādāju Jelgavas novada pašvaldībā, kā izpilddirektora vietnieks. Un arī stājoties jaunajā amatā, paldies kolēģiem, deputātiem, kas mani atbalstīja, kas mani joprojām atbalsta. Tā ir tā komanda, kas ir izveidota. Es, manuprāt, jutos ļoti labi, un arī kolēģi, darbinieki mani pieņēma, jo es viņiem esmu zināms, un man ir tas pozitīvi tas, ka man nav jāiepazīstās ar pašvaldības darbu vai ar kaut kādu struktūru, kad es varu jau no pirmās dienas sākt strādāt un pildīt savus pienākumus, ko mums uzdevuši ir mūsu vēlētāji, jo mēs jau esam, kā teikt, iedzīvotāju vēlētas personas, un mēs kalpojam mūsu iedzīvotājiem. Nevienmēr sanāk tik labi, kā mēs gribam, bet mēs mācāmies no kļūdām, un mēs pieļaujam kļūdas, mēs esam pieļaujuši kļūdas. Tas ir tikai cilvēcīgi. Tas ir cilvēcīgi, jā. Kāds bija tavs iekšējais plāns vai varbūt prioritātes uzsākot pirmās dienas domē, kā priekšsēdētājs? Jā, pirmās dienas domē, kā prioritāri mums bija viennozīmīgi sakārtot Jelgavas novada pašvaldības budžetu, sākt to darīt no pirmās dienas. To mēs šobrīd arī darām, lai varētu ilgspējīgi attīstīties un dzīvot nākamos 4 gadus un pēc tam plus vēl 4 gadus. Tā kā tas budžeta jautājums tas bija prioritāri. Un, protams, viens no pirmajiem lēmumiem tas bija saglabāt šo vidusskolas posmus Kalnciemā un Elejā, kur mēs politiski pieņēmām šo lēmumu par skolas pieejamības statusa noteikšanu abām 2 skolām, kur mēs arī aktīvi sadarbojamies ar ministriju pārstāvjiem un to jautājumu arī virzam tālāk. Tā kā tie 2 tie svarīgākie budžets un izglītības sistēma. Jā. Bet ar tiem arī diezgan labi veids šobrīd, vai ne? Manuprāt, jā. Mums veids gana labi. Gan jau būs kāds jautājums vēl pēc tam par budžetu, jā? Atsevišķi būs, vai? Okay, man liekas, ka īsti nē. Kāpēc par budžetu mēs īsti nerunāsim? Ok, labi, tad ejam tālāk, jā. Kā pats definē savu lomu deputāta amatā? Jā, ļoti atbildīga, ļoti svarīga loma. Mēs esam publiskas personas, un tas, kā es teicu, mēs pārstāvam iedzīvotāju viedokli. Protams, ir jāmācās, un daudz vēl jāmācās, ir ceļuši komunikācijā ar iedzīvotājiem un vienam ar otru arī, lai tiešām to darba efektivitāti paaugstinātu. Kā iepriekš teicu, esam pieļāvuši kļūdas, bet mācāmies no kļūdām, un paldies ar iedzīvotājiem, kad viņi mums aizrāda, kur kaut kādā veidā mēs kaut kādu lēmumu esam pieņēmuši, varbūt tās neieklausoties viņos tik daudz. Bet visi ir cilvēki. Visi cilvēki, tieši tā. Kādi konkrēti darbi vai jautājumi šajā laikā ir bijuši tavā fokusā, kas varbūt nav tieši tā vidusskola, jo par to jau minēji, bet kaut kas vēl? Jā, tie ir daudz saimnieciskie jautājumi, bet es jau arī pirms tam izpildīju tur vietnieku saimnieciskos jautājumos, un pa lielam jau tā vide viņa nav mainījusies. Mēs esam pašvaldībā, veicam konkrētus amata pienākumus. Tā kā es pat nezinu, man liekas, tāds nav neviens jautājums, kas nav bijis manā redzeslokā arī pirms tam, vai par kurus nebūtu kaut kādā veidā dzirdējis. Protams, tā ir tā sociālā joma, kas ir arī tāda diezgan atbildīga kopā ar labklājības jomu, jā, kas ir tāds savu veidu izaicinājums, kas ir man kā jauns process, kas ir vairāk jāapgūst, bet pārējām lietām mēs esam ikdienā arī saskārušies vai komunicējuši vai risinājuši kaut kādus jautājumus ar kolēģiem. Tad tie ir visi. Tad nav tādi jums tiešām tādi, kas ir 1., 2., 3. vietā, vai ne? Tie ir visi. Tie ir visi jautājumi, jā, tie ir visi. Un palielināt ar domas priekšsēdētāju iziet ļoti daudz jautājumi, kurus tu nedrīkst palaist garām, ja tu palaidi, tāpēc tam mēs kaut kādā veidā no tā visa arī ciešam kā pašvaldība. Jā. Vai ir kāds lēmums vai varbūt projekts, par ko jūs jūties tāds īpaši lepns šajās 100 dienās? Jā, mums īstenībā tik daudz idejas ir un projekti, kas ir jau izstrādāti, kur meklējam risinājumus ar finansējumu
pieejamību, un kur mēs tiešām gribam realizēt tos projektus, kas jau pirms tam bija iepriekšējā sasaukumā izstrādāti, kur bija deputāti jau ar savu redzējumu virzījuši viņus uz priekšu. Un, protams, jā, bet uz doto brīdi tās 100 dienas viņas ir, manuprāt, tā gana jaudīgi pagājuši, bet tāds taustāms rezultāts, jā, tas ir tas budžeta jautājums, tas skolas pieejamības status noteikšana, bet, protams, mēs vēl gaidām no ministra kabineta šos noteikumus, kas definēs to visu, bet nu, tāds iestrādes īstenībā ļoti daudz ir, bet es saku, tas visam pamatā ir tas budžeta jautājums, un kā mēs cik ātri atradīsim to finansējumu, piemēram, tai pašai Elejas vidusskolas sporta zāles būvniecībai. Ja mums aizpagājušā nedēļa bija viens variants, tad jau pagājušā nedēļā mums parādījās otrs variants, tā kā mēs ļoti pozitīvi skatāmies, un šie 4 gadi ir, kad maksimāli pēc iespējas ātrākā, īsākā posmā mums ir jārealizē šie projekti. Tas ir arī Svētas skolas pirmās kārtas būvniecība, sporta zāle Elejas, Ozolnieku vidusskolas siltināšanas projekts. Protams, paralēli tur ir sporta laukums, kas ir ļoti sāpīgs objekts, kur mums ir jāatrod tas risinājums, un šis jautājums jāsakārto, jo, nu, manuprāt, negribas vienam pārmest, tik daudz gadus dzīvot skolai ar tāda veida sporta laukumu, manuprāt, tas nav forši. Jā, bet tās 100 dienas jūs prāt, palagājuši tā ātri, vai ir vilkušās? Ja godīgi, man liekas, ka ļoti ātri viņas ir paskrējušas, un es arī pats esmu tāds diezgan ātras dabas cilvēks, un man patīk ātri jautājums risināt, un tāpēc arī šad ir, kas varbūt kuram varbūt mani vajadzētu mazliet nobremzēt, jo ātri ejot uz priekšu, mēs varam pieļaut kļūdas, bet mums jau galvenais tāds rezultāts, lai mēs negaidām 4 gadus, kamēr kaut ko sakārtosim. Gribas maksimāli īsākā periodā sakārtot tos jautājumus un atrisināt viņus, un lai tiešām cilvēkiem, ja tas ir pakalpojums vai tā infrastruktūra, lai viņi ir pieejami šodien, nevis pēc 2-3 dienām. Jā. Vai ir arī kāds, kas jūs tā piebremzē? Vai... Jā, koalīcija arī un deputāti, protams, tās domas sēdes un vispārējais, tad arī diskutējot, mēs saprotam, kur mēs kādā veidā esam kādreiz pieļāvuši kādu kļūdu. Tas ir tas deputātu komplekss, kas kaut kādā veidā kaut ko aizrāda vai pasaka, vai parāda to virzienu. Tā ir tā komanda, ko mēs ikdienā arī strādājam ar deputātiem, ar saviem kolēģiem, ar Ilzi un Oskaru, kas man ir blakus. Tā kā, jā, norāda uz kļūdām, ja kļūdas, tad norāda esmu par to, ka ir jādiskutē un jābūt atvērtam. Ja man kaut ko es izdaru ne tā, tad esmu priecīgs, ka tu man atnāc un pasaka, klausies, Ingus, mazliet nepareizi. Ir likums nosaka, daram tā, ok, daram tā, tad nav problēmas, jā. Tas galīgi nav tāds viens cilvēka darbs, vai ne? Nē, tas nav, tā ir komanda. Viens cilvēks nekad neko neizdarīs, tas ir viennozīmīgi. Tikai kopā mēs varam. Jā. Mēs tikai kopā, jo mēs arī pa lielam tie politiķi, viņi jau pārstāv katrs kaut kādā veida savu pagastu reģionu, pusi, iedzīvotāju kopumu, un sanākot kopā, tikai tu jau kaut ko var izdarīt. Viens nav karotājs, viens vispār neko pašvaldībā nevar izdarīt. Un pa lielam, ja man būtu pašvaldībā jāstrādā kā deputātam, kurš būtu opozīcijā, kuram nebūtu iespējas lemt kaut kādu jautājumu, vai kurš nenāktu kaut kādiem priekšlikumiem ar idejām, lai virzītu tālāk, tad es neredzu no tā visa pievienotā vērtība. Man vajag, lai rezultāts, lai kaut kas redzams, lai tiešām tie cilvēki, kā pa deputātu, kurš pirmoreiz ievēlēts, jauns cilvēks teorētiski, tā es uzskatu, ka esmu jauns cilvēks, ne? Lai ir kaut kāda tā pievienotā vērtība tam visam. Man negribas neko darīt. Lai ir tā uzticība, vai ne? Uzticība, jā, tas ir pats svarīgākais, ar ko mums tik labi uz doto brīdi neiet ar iedzīvotāju. Protams, viņi pārbauda, skatās, lai runā mūsu darbi. Ir skaidrs, teicu, mēs esam kļūdījušies, daudz kur kļūdījušies, un arī publiski esam atzinuši savus kļūdas. Tā kā, bet nekad nevienam nebūs labi. Nekad ne visiem nebūs labi, tā pareizāk pateikt. Jā, nekad visiem nebūs labi. Jā, bet mēs jau meklējam tos risinājumus, lai tiešām tā ir konkrētai grupai sakārtot. Maksimāli daudz, un ne visiem būtu. Jā. Bet dažreiz to ir grūti, man liekas. Ir. Jā. Vai ir kas tev šķiet pārsteidzoši vai negaidīt, esot tagad domē kaut kādas lietas? Pārsteidzoši, man liekas, ka nē. Es jau zināju, uz kurieni es eju. Es arī pirms tam jau biju domas sēdēs piedalījies un komunicējis ar tā brīža deputātiem. Arī tā brīža deputāti daži ievēlēti arī šajā domas sasaukumā, ne daži, bet daudz. Tad, jā, kā es teicu, trūks mums tā labā komunikācija, lai tiešām mēs varbūt mazliet ātrāk virzītos uz priekšu. Un ir, jā, no manas puses, protams, man kā domas vadītājiem šis process ir jāvada, jāvirza un jāmeklē tie risinājumi, un varbūt nevienmēr tik labi sanāk, lai tiešām arī, ja kāds ir apvainojies par kaut kādu darbību,
no mūsu puses vai par kaut kādu lēmumu projektu, kur ir bijušas asākas diskusijas, tad es jau laicīgi atvainojos. Nav tas mērķis kaut kādā veidā kādu pazemot caur šo varas prizmu. Viennozīmīgi nē. Jā, nu tas ir tas komunikācijas jautājums, kur viņš vienmēr būs par maz, viņš vienmēr būs ne tik kvalitīvs, kā mēs vēlamies, bet mēs viņu attīstam arī caur tām pašām sabiedriskajām attiecībām, kur mums ir papildus darbinieki klāt. Pat nav viss štata vietas vēl aizpildīts, kur mēs esam jau atraduši divus speciālistus, kas ļoti aktīvi labi strādā un virza visādas idejas uz priekšu. Cenšamies, bet tā kapacitāte ir tik liela, cik viņa ir. Mums, protams. Vai ir kaut kas varbūt pārsteidzošs vai negaidīts jauniešos, nezinu, tur jauniešu domē, jauniešu centros, kas jums likās tā? Wow! Jā, īstenībā es vienmēr esmu, kā teikt, pozicionējis pozitīvi jaunieši, kad ar viņiem jākomunicē, jārunā, viņus jāuzklausa un jāiedrošina kaut kādā veidā vēl ātrāk virzīties uz priekšu, jo kas ir jaunietis, viņam ir varbūt neērti atnākt pie domas priekšsēdētāja, pateikt, klausies, tāda lieta varbūt, kā mēs viņu varētu sakārtot vai palīdz, un tad jau bija pagājušas vēlēšanas, un arī, protams, vēlēšana laiks vienmēr, ka mēs te visu kaut ko solam, un pēc tam vai izpildām vai neizpildām tie nākamie 4, kad, zin kā, pienāks pēdējais pusgads, pirms vēlēšanām mēs atkal paliksim aktīvi. Tad es arī pēc vēlēšanām aizgāju uz jūsu to domas sasaukumu, kas bija uzreizām. Un, tur man liekas, ka bija kaut kāds jautājums, ko mēs pārunājām, un kā viņu mazliet ātrāk virzīt uz priekšu, lai, ir diskusijas, jūs pieņemat lēmumu, bet kā viņu deleģēt tālāk uz domu, kā mums iedot jums to scenāriju, kā to jautājumu atrisināt soli pa solim. Tas ir tas svarīgais, lai mums būtu šī komunikācija no mūsu puses, un es zinu, jūs esat jaunieši, nevienmēr jūs pirmie nāksiet pie mums, bet mums mazliet saprast vairāk, izprast jūs un būt tādiem pretīm nākošiem. Tas, man liekas, ir svarīgi. Ja kaut kādā brīdī esam palaiduši kaut ko garām, esam gatavi atgriezties atpakaļ un sākt turpināt to sarunu. Mums ir jābūt blakus jums, un ne tikai pasīvi jābūt blakus, bet arī aktīvi kaut kādā veidā. Mums ir varbūt jāuzdod kādreiz kāds jautājums jūs, lai mazliet ātrāk iekustinātu kaut kādā tajā darbībā. Un, protams, mēs sagaidām no jums, lai jūs esat atvērtāki attiecībā pret mums ar saviem jautājumiem. Jā, pavisam drīz būs arī jaunās ievēlēšanas mums. Jaunieši domā, jaunais iesaukums, ka es ceru, ka būs arī daudz jaunieši. Mēs tieši šodien runājam, ka tādi mazie sprāgulīši, kuri spridzinās atkal jauniešu domu. Bet es tev varbūt ja jums tā jauniešu doma, kad veidojas tas process, droši uzaicināt, atsūtāt ar lielāko prieku. Es labprāt pabūtu blakus. Uz kādu pirmo domu sēdi, varbūt ar lielāko prieku. Es labprāt piedalītos. Jā. Kā tu jūti, vai tavu balss un idejas domē tiek sadzirdētas? Jā, protams, mana balss un idejas domē tiek sadzirdētas, protams. Arī šodien bija doma sēde, kur tika pārmest par šo komunikācijas jautājumu, bet nav jau varianti. Mums ir tā komanda izveidot, kā arī opozīcijas deputāti saka, jums tās 12 balss, jūs tāpatās to jautājumu izvirzīsiet cauri. Tā kā mūsu balss nevar nesadzirdēt domē, un arī komunikācija ar iedzīvotājiem sadzird, uzklausam, kā es teicu, varbūt ne tik labi vienmēr sanāk, bet vismaz cenšamies būt blakus. Un, palielam mēs esam tik, cik mēs esam, un meklējam to sistēmu mazliet arī pārkārtot, lai tiešām visiem tā informācija aiziet kaut kādā veidā. Vai tās ir WhatsApp grupas, vai tie ir kaut kādi papildus tikšanās, jo mēs arī organizējam katru otro mēnesi tikšanos ar iedzīvotāju padomju pārstāvjiem, kur bija pirmā diskusija, kur mēs stāstījām par kaut kādu attīstības scenāriju. Par daudz dažādiem jautājumiem runājām ar saviem kolēģiem, ar Oskaru un Ilzi. Tad arī tagad aizvakar tikāmies pirmdien ar iedzīvotāju padomes pārstāvjiem, runājām par komunālās saimniecības jautājumu. Protams, man arī bija kaut kāda cita veida saimnieciskie jautājumi. Tā kā mēģinām tu informāciju nodot un kaut kā tā, lai aiziet tiešām viņa mazliet plašākā sabiedrībā. Esam tikušies ar iedzīvotāju padomēm pagastos. Jā, bet tās iedzīvotāju padomes mums ir jāgandīs katrā pagastā, vēl ir pāris pagastas, kur nav izveidots, bet cenšamies, jā. Vai viņām var arī pievienoties iedzīvotāji, vai tur ir kaut kādas speciālas ievēlēšanas? Nē, tur var pievienoties arī iedzīvotāji. Tur, protams, ievēlē konkrēti pēc tā pašvaldības likuma, ko viņš nosaka attiecīgi tas procentālais sadalījums, bet var pievienoties, var būt klātesoši, varbūt tev nebūs kā balstiesība, kā pie lemšanas, bet kā iedzīvotājs būt blakus iedzīvotāju padomē, dalīties ar savu pieredzi, būt blakus šo lēmumu pieņemšanā, viennozīmīgi tur nevienam nekādā brīdī nav atteikts iespējas tur atrasties. Jā, un kā ir ar tiem iedzīvotājiem? Vai arī tie, kas ir šobrīd tajā padomē, tā viņi pareizāk sauc iedzīvotāju padomes, vai viņi arī runā? Vai nav tā, ka
viņi tā kā aiziet uz to tikšanos un klusē, un tad jums nav īsti par ko runāt, vai jums tiešām ir vienmēr. Nē. Tur īstenībā padomēs ir novākušies ļoti aktīvi iedzīvotāji, tā kā paldies viņiem par viņu aktivitāti. Un tur nav tā, ka aiziet vai nu mēs runājam, vai viņi runā, tur apusēji veidojas tāds dialogs, un mēs šos dialogus vismaz cenšamies taisīt tādus, kā teikt, mazliet kā pie apaļā galda, kurš ir brīva formāta un kur visiem ir iespēja izteikties, un kur mēs meklējam atbildes uz viņu jautājumiem, un tad arī kaut kādus risinājumus uz tiem jautājumiem. Tas ir superīgi, ka nav tāds, tā kā skolā aiziet un skolotājs tikai runā. Nē, tas nav tāds stīvais pasākums. Mēs taisām viņus tādus brīvo režīmu, un arī mums bija tikšanās ar uzņēmējiem jau Jelgavas nodā, kur mēs arī tikāmies jau pie tādiem brīvā formātā, kas arī, manuprāt, ļoti labi iet, un mums jau paredzēta nākamā tikšanās novembrī, kur mēs tiksimies, stāstīsim, diskutēsim un tā kā. Viņiem ir svarīgi, ka nākt uz to, ka mēs komunicējam, ka mēs nekur nebraucam, ka mēs esam šeit pieejami. Un tā kā jūs pie mums uzaicināt, vienojamies pa laiku, pēc nedēļas, pēc 2, bet mēs šeit esam. Ja kaut kāds ātrāks jautājums nākat uz domu un sakat, zālīt ir problēmas, risinām un tā, lietas priekšu. Jā, un kāda ir sadarbība ar citiem deputātiem? Vai ir problēmas, vai viņš tiešām Jelgavas novads ir ļoti saliedēts? Kā ir? Vai ir izveidojusies varbūt kāda tikšanās ēc arī ārpus jums, kā deputātiem, kur jūs tiešām aiziet padzert kafiju? Nē, ir deputāti, kuriem mēs komunicējam ikdienā. Tie man abi divi vietnieki, Ilze un Oskars, un arī Baiba, ko mēs ļoti bieži tiekamies, kas katrs no savas politiskās partijas ir. Bet ar pāriem deputātiem arī sazvanamies, runājam, diskutējam, domas-sēdes, komitejas sēdes, darba grupas, kur katrs piedalās. Ir, protams, deputāti, ar kuriem mazāk komunicējam, varbūt, kuriem nav izveidojies tā vēl šos 3 mēnešus, 100 dienās tā komunikācija tādai, kādai viņai vajadzētu būt dažādu apsvērumu dēļ, bet, ir jau daudz pārmetumu, ka mēs tur neieklausāmies tikai ar savām 12 balsīm ejam uz priekšu, tad es nevienam nekad neesmu liedzis nākt uz komunikāciju, risināt kaut kādus jautājumus. Ja es kaut kādā veidā kaut ko nepamanu, tad droši zvanām, rakstām. Ir deputāti, kas arī šodien uzvanīja pirms domas sēdes un paprasīja par to lēmumu, visu pārējo, par to lietas kārtību, kur arī mēs pārnājām, kas teorētiski nav arī šajā koalīcijā, bet es vienmēr atbildu, un arī tas dzimšanas dienas, ka mums ir pieejams šie datums arī Zolīda apsveic no domas un aizsūta kaut kādus apsveikumus. Tā kā, es neredzu. Tas, ka mēs tur kaut kādā brīdī politiski varbūt tur ķīvējamies, vai katrs izrādām to savu, pārstāvam savu kaut kādu to neinteresi, varbūt tās to savējo kaut kādu to viedokli publiski, un viņš ir skaļāks, piemēram, varbūt šodien, vakar. Tas nenozīmē, ka mēs nesveicinamies, un ka mēs ejam pa ielu, un mēs nepaspiežam viens otram roku. Jebkurā brīdī mēs paspiežam roku, mēs varam paprasīt, kā iet, un kaut kādu jautājumu, par kādu jautājumu diskutēt. Tā kā nav tik traki, kā izskatās no malas. Tā kā nav tas naids. Kad... Nē, personīgais naids nevar. Mēs tā nedrīkst dzīvot. Jā. Es zinu, kad ir, varbūt nezinu, bet man vienmēr licies, ka varbūt, ja tur ir tās nesaprašanās, kā ir ārpus, vai jūs iziet no zāles un turpināt to strīdu, vai jūs pasakat, labi, paldies par sēdi. Mēs izjām no zāles, visi, es domāju, diezgan smaidīgi, varbūt kāds mazāk smaidīgi, tas cits jautājums, ir katram tā fizioloģija ir tāda, kāda viņi ir, bet atsveicinamies, sasveicinamies, kāds aiziet ātrāk, varbūt viņi neatsveicinās, bet es arī ierodoties, piemēram, domē vienmēr, piemēram, pie visiem deputātiem pieeju, sasveicinos, un man nekad nav bijuši problēmas ar šo komunikāciju, vai turēt kaut kādu aizvainojumu. Protams, bija pirmsvēlēšana laiks, kur arī es tiku apvainots un nepamatot apvainots ar daudz dažādiem argumentiem, bet es arī viņu nesu tālāk to situāciju, kā teikt, virzījis kaut kādām vai institūcijām vai kam, bet esmu to, tas bija pat tas laiks, katrs mēs viens otram kaut ko esam pateikuši tādu, ko varbūt tās nevajadzēja pateikt, vai tajā brīdī, un esam atvainojušies, pēc tam arī sazvanoties pēc vēlēšanām, esmu atvainojies arī cilvēkiem, man ir atvainojuši, tā kā man nav tāds kā personiskais. Mēs esam šeit, mēs gribam sakārtot, katram ir viedoklis, katrs mēs pārstāvam kaut iedzīvotāju grupu. Protams. Tāpēc bez problēmām. Ejam uz priekšu. Ja kāds deputāts no šo skatās, tad paldies par darbu un paldies to, ko jūs ikdienā darat, novērtēju. Bet kāds sabalansē savu profesionālo, privāto un deputāta dzīvi? Jā, tagad konkrēti saņemot šo deputāta mandātu, tā dzīve ir
diezgan diametrāli mainījusies. Otru pusi viņa palikusi vēl aktīvāka. Labi, bija tas pirmsvēlēšana laiks aktīvs pēc darba laika, bet tagad viņš ir šīs darba procesi gan aktīvs. Ir diezgan tāda liela tāda stresa noturība, kas arī pirms tam arī nākus līdzi. Tā kā to problēmas nav, bet ir. Mēs esam visu laiku mums ir tikšanās, sarunas, un es jau zinu, ka viņas ir par maz, ka vajag vēl vairāk, bet mēs jau mēģinām viņu darbs, attiecības, ģimene, bērni un visu tā kā teikt saplānot, lai viss notiek, ja pēc darba, pēc 5 aizbrauc bērnam pakaļ uz bērndārzu, aizved viņu mājās, tad paspēj vēl uz veikalu varbūt aiziet, un pēc tam jau 6, jo tu esi kādā no sanāksmēm Ozolniekos, Zaļniekos vai 6:30, un tu jau diskutēji jau 2,5 stundas par jautājumiem, kas svarīgi tajā pusē. Jā, tā kā ir grūti, vai ne? Nē, grūti nav. Nē, to var visu saplānot. Un, es tāpēc vienmēr esmu teicis to, ka politikā jāizstāstās jauniem cilvēkiem, kuriem ir enerģija, jauda, kuri kaut ko grib dzīvē izmainīt, bet arī paralēli, kuri grib kaut kādā veidā kaut ko pierādīt ar darbiem. Es, diemžēl, esmu tādā situācijā, tas ir īstenībā par laimi, ka esmu tādā situācijā, ka esmu pirmo sasaukumu. Pirms tam es nekandidēju, tā kā doma bija 2021. gada pašvaldību vēlēšanām, bet tam man nebija tādas iespējas. Tagad sanāca, iedzīvotājiem nobalsoja par mani. Protams, bija arī tās kampaņas, kas tika izvērstas, kas kaut kādā veidā arī nostāja manu popularitāti, varbūt to reitingu zemāk, bet es šeit esmu, lai es pierādītu darbiem. Man tas, kas bijis, jā. Tieši tā. Bet kā tu atpūties un atjauno savu enerģiju? Jā, tās ir sportiskās aktivitātes, un es saprotu, ka vasara tas bija vēl tāds 100 dienas, tāds iegriezts tas periods visu, un gan aktīvs, tad viņš joprojām ir gan aktīvs, ja mēs pie budžeta jautājumiem strādājam, bet es meklēju opcijas, kā man pavadīt laiku ar ģimeni, ar bērniem vairāk. Tā ir mana atpūta, un aizvest mazo meitu uz laukumiņu, ko viņi varētu kādu dienu tur braukt un dzīvoties, tā kā būt tur kopā ar viņu, pavadīt laiku ar puiku un meitu, 14 gadu un 11 gadu, katrs nodarbojas kaut kādām sportiskām aktivitātēm, mēs aizvest viņus uz treniņiem, aizbraukt pakaļ, paskatīties treniņu vai brīvdienās aizbraukt uz spēlēm un atbalstīt un fanot un just līdzi un būt blakus. Tas ir viens, tas ir ar bērniem, ar ģimeni. Un, protams, tas ir mana sporta zāle vai velosipēds vai peldēšanās. Kaut kā mēģinu, jā. Es mēģinu būt aktīvs, jo man, kļūstot vecākam, negribas to veselību varbūt pasliktināt, bet tieši otrādi uzlabot. Ja nebūtu pagājušā gadā bijusi tāda sportiskā trauma, tad es domāju, ka es būtu labākā fiziskā sagatavotībā, jo tas arī palīdz ar domāšanu, ar visu, un arī stresa noturībā. Tad tagad es atgūstos no tā visa, bet lēnām, bet es virzos uz priekšu. Un vai ir kāds dzīves princips vai varbūt vērtība, kas tevi vada arī deputāta darbā? Jā, nedari nevienam to, ko tu negribētu, lai tev pašam dara. Tas ir man pats svarīgākais, un es nekad nevienam nekādā veidā neesmu mēģinājis ar pašvaldību kaut ko izdarīt tādu ar savu ietekmi varu, lai kaut ko viņam nodarītu pāri. Man tieši otrādi, es meklēju vienmēr risinājumus, es gribu palīdzēt un izmantot šo pašvaldības domi, lai iedzīvotājiem tiešām saņem to, ko viņi vēlas, un pēc tā, kā viņi nāk pie mums un ko viņi mums prasa. Īsi un konkrēti. Super. Jā, tā. Es ļoti strauji tuvojamies beigās, tā kā pēdējie 3 jautājumi. Kādi ir tavi nākamie soļi? Ko tu noteikti gribētu sasniegt nākamajās 100 dienās? Nākamajās 100 dienās, oktobris, novembris, decembris, tas ir budžeta jautājums, kas mums budžets jāsakārto obligāti ir. Tad mums ir jābūt investīciju plānam saistībā ar budžetu, investīcijām, Eiropas projektu finansējumiem, pieejamiem solis pa solim, kādā veidā, ko mēs realizēsim. Tas ir pats svarīgākais. Tas ir neizbēgami, par ko man ir arī pārmests. Tā ir tā komunikācija vienam ar otru, ar deputātiem, ar iedzīvotājiem, kas ir mūsu vēlētāji, kas gaida no mums kaut kādus pieņemtus svarīgus lēmumus, izsvērtus. Tas ir komunikācijas jautājums. Es ceru, ka mēs viņu uzlabosim. Mēs cenšamies. Kā es teicu, nevienmēr sanāk tā, kā gribam, bet, ja kaut kur esam kaut ko pārkāpuši, tad vēlreiz atvainojos. Tas tie primārie tie punkti, uz ko mēs liekam. Kas ir viens teikums, ko jūs vēlētos pateikt tātad jūsu vēlētājiem?
kuri vēlēja par tevi, par tavu. Es aizmirsu, kā sauc. Jā, par to, kas partiju. Partija, jā. Paldies par uzticību. Es domāju, ka mēs neesam pievīluši un virzamies straujiem soļiem arī uz priekšu. Un tiešām tas atbalsts ir gana liels. Protams, ir arī sociālais tīkls un vispārējais, ka tie mūsu daži pieņemtie lēmumi varbūt netik labi izskatās vai kādam nepatīk. Ir pārmetumi un tās negācijas, kas joprojām turpinās no iepriekšējām no pašvaldību vēlēšanām, bet tas iedzīvotāju atbalstā, tie cilvēki, kas man ir atbalstījuši manu politisko spēku, arī mans kolēģis, kas ir apkārt man, tam viennozīmīgi viņš nav samazinājies, viņš tieši otrādi, viņš ir palielinājies, un tas nozīmē, ka cilvēki novērtē to, ko es daru, un kā es to daru. Tāpēc, jā, paldies, tas paldies Jelgavas novada iedzīvotājiem, un es ceru, ka mums sanāks daudz jautājumus vēl labākā līmenī sakārtot un vēl straujākiem soļiem virzīties uz priekšu, jo enerģija jauda mums ir. Ja kāds saka, vai pēc 100 dienām tev pazudus enerģija, tad viennozīmīgi nē. Man uzlādē pozitīvi tas, ko es daru, un arī vakar mums bija tāda diskusija Ozolniekos par zemes gabalu, kur mēs gribam atsavināt daudz dzīvojamam fondam veidot. Tad saņēmām ļoti daudz pret, kāpēc to nedarīt. Saņēmām arī papildus iesniegumu, ko mēs šodien no rīta arī vakarā izvērtējām, izskatījām un šodien arī pieņēmām lēmumu, kad šo jautājumu vispār neskatīt pēc būtības un meklēt citu scenāriju. Tā kā tur arī tā bija tāda aktīva iedzīvotāja iesaiste, kur iespējams bez viņiem mēs būtu pieņēmuši cita veida lēmumu, bet ar šo viņu redzējumu un diskusijām un varbūt diskusijām, mēs pieņēmām to lēmumu, kas ir tīkams viņiem, un tas ir iedzīvotājs, uz ko mums jābalstās. Mēs nevaram tikai paši vienkārši taisni iet ar galvu sienā, ka mēs nevienu nedzirdam, neieklausamies. Tāpat ir pārmetumi, viņi būs, bet tas iedzīvotājs, tas ir mums tas pats svarīgākais, lai tiešām ilgtu mūsu rāmī, lai mēs pildītu tās, kaut kādas konkrētās funkcijas, bet lai darbotos viņu labā, nevis kaut kādu savu ambīciju labā. Jā, un tad pēdējais ir, ko tu novēlēt jauniešiem? Jauniešiem esat tikpat aktīvi, cik esat. Meklējam varbūt tās kaut kādu sadarbības modeli vai papildus komunikāciju kopā ar mums, ar domu, ar domas deputātiem. Lai tiešām tās idejas, kas jums ir, jo viņas ir burvīgas, un arī tiekoties ar jauniešiem Liubērzē jauniešu fórumā, es sapratu, ka ir viss notiekās, viss forši, bet kā ar sākumā teicu, ka šad tad varbūt pietrūkst mums tā komunikācija, lai to jūsu ideju novirzītu tālāk. Pie vainas esam mēs pieaugušie, jo bērni tā ir mūsu nākotne, bet varbūt ja mēs kaut ko nesaprotam vai neredzam, tad vienkārši pieklājot, saka, sveiksīgas klausies, vajag palīdzību, varam izdarīt to tā, piedāvāt savus risinājumus, un mēs saviem risinājumiem tad vienkārši, lai virzaties ātrāk uz priekšu, un lai sasniedzat to, ko jūs vēlaties. Tā kā izturību, esat tikpat aktīvi. Jā, tā kā mums ir Jelgavas nodā paši, man liekas, burvīgākie, aktīvākie jaunieši. Tā kā super. Paldies. Paldies jums un paldies par šo podkāstu. Jā, paldies. Visu labu. Šis bija podkāsts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējs, bet arī kā cilvēks ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē. Podkāstu ieraksti tiek veidoti projektā Kopienas līdzdalība un sadarbība Jelgavas novadā. Finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.